Un kas tad tur ir tajā dzīvē? Tur ir karjera, ir jāpaspēj iemīlēties un tikai tad apprecēties. Nevajag apprecēties un tad censties iemīlēties. Tas reizēm var piedzīvot vilšanos, bet vispirms iemīlēties un apprecēties. Ir jāpaspēj dzīves nogalē piedzīvot to sajūtu, jā, mana dzīve ir, lielos vilcienos mana dzīve ir izdevusies. Es domāju, ja ar šādām domām var piedzīvot vecumdienas, kad tajā dzīvē bija daudz, tur bija vilšanās, tur bija, es kaut ko nepaspēju izdarīt, mums viss nav jāpaspēj izdarīt. Bet ja mēs varam nodzīvot ar to sajūtu, ka Dievs, paldies Tev par dzīvi, kuru man Tu devi, tādu, kāda viņa ir. Ar to visu rasolu, kas tajā bija, to visu krāsainību, kas tajā bija. Mums dzīve reizēm ir kā soļanka. Tur ir viss kaut kas ielikts iekšā. Un tad mēs viņu baudām un reizēm dusmojamies par to, ko mēs baudām. Bet mēs jau tur paši esam likuši tajā katlā daudz ko, vai ne? Tad baudi, ko tu tur esi līdz.